Zobrovskis. Labdien! Un mēs jau īsti raidījums pieslēdzās tiešiem ēteram, jau nedaudz pārunājām situāciju. Es tieši jautāju, es teicu, valdības premjeres Straujums kundze, vērtējot valdības pusgada darbu, ir labi vērtējusi padarīto, un jautājums bija tāds, kā ekonomikas ministri iezīmējuši šajā kontekstā. Kas labs ir padarīts? Tikai pusgada laika bija izdarīts diezgan daudz. Es kā pirmai vietai teiktu, ka viss tas, kas bija izdarīts uzņēmēju darbības veicināšanas jomā, kura, piemēram, mēs esam atraduši iespēju faktiski divkaršot visu to finansējuma apjomu, kas ir mērķēts uz tā saucamās augstas pievienotās vērtības programmu. Tas faktiski ir palīdzēt uzņēmējiem iegādāties pamatlīdzekļiem, ražošanai, jauno darba vietu radīšanai un augstākai pievienotas vērtībai. Tas finansējums būs līdz 80 miljoniem, kā es jau teicu, faktiski divkaršots. Mēs arī esam ieviesuši no 1. jūlijā nodokļu atlaides par pētniecību un attīstību. Tātad tiem uzņēmumiem, kas izvēlēsies investēt pētniecību un attīstībā, tās investīcijas tiks norakstītas ar koeficientu 3. Kas, protams, radīs papildus motivāciju vispār veikt šādas investīcijas, un cerams, ka tās inovācijas skaits rezultāts būs arī lielāks. Arī esam atraduši iespēju pagarināt tā saucamā biznesa inkubātora, reģionāla biznesa inkubātora programmas vēl uz 2 gadiem ar papildus piešķirtu finansējumu 5 miljonu eiro apmērā. Ejot tālāk, būvniecības jomā, kā ir zināms, top ļoti lielas pārmaiņas, ir pieņemts jauns likums, kurš sāk strādāt no 1. oktobra. Mēs bijām strādājuši visu laiku ar ļoti lielu ministru kabineta notikumu skaitu, ap kādiem 18, tika pārskatīti vairāk nekā 20 būv normatīvi. Un arī tika pieņemts lēmums izveidot būvniecības uzraudzības biroju. Tad valsts faktiski atgriežas būvniecības uzraudzības jomā, kā arī no 1. oktobra šis birojs sāks strādāt. Mēs šobrīd meklējam gan vadītāju, gan sākam to visu veidot. Un šis birojs faktiski veiks paraudzību tajās jomās, visas sabiedriski nozīmīgas ēkas, kur vienlaicīgi varētu būt vairāk nekā 100 cilvēki. Vai tas ir pašvaldību pasūtījums par summu vairāk nekā 2 miljoni eiro. Un beidzot, enerģētikas jomā es teiktu, ka mēs esam izkustinājuši no Digstāvas faktiski vienu reģionālu projektu nozīmīgu mums, tā saucamā Polijas-Lietuvas gāzes starpsavienojumu. Arī ir panākta zināma skaidrība attiecībā uz jautājumu par elektroenerģijas pabalstiem. Beidzot, Jā, tas tie galvenie un varbūt tie arī tie būtiskākie, kas var uz priekšu ietekmēt ekonomisko attīstību Latvijā. Tas tā būtu. To bija patīkami visu dzirdēt, bet jūs pieminējāt arī elektroenerģijas būšanas un teiksim, to kompensācijas lietu. Cilvēki par to visvairāk šobrīd arī uztraucas. Viena ar lielākām bažām, viena ar mazākām raizēm gaida elektroenerģijas tirgus oficiālo atvēršanu. Kaut gan daži saka, ka tagad jau viņš ir faktiski atvērts. Kā tur būs, cik cilvēki var justies droši? Jo daudz sagaidīja, ka elektroenerģijas tirgus atvēršana būs iespēja arī lētāk nopirkt elektroenerģiju. Diemžēl viss tas notiek ar varbūt ne gluži pareizu virsrakstu. Tas ir tirgus atvēršana un liberalizācija, kur cilvēki varbūt pusautomātiski domā un uzskata, ka ja tā ir liberalizācija, tad tas nozīmē lielāku konkurenci un līdz ar to arī zemākas cenas. Šī gadījumā vēlreiz, kā es teicu, šis virsraksts nav gluži veiksmīgs. Mēs faktiski runājam tomēr vairāk par cenu kāpumu, lai tas cenas vairāk atbilstu tam objektīvam ražošanas pašizmaksām. Un kura, vismaz no valsts puses situācija ir tāda, ka ir šis starta tarifs, kur faktiski visiem Latvijas iedzīvotājiem ir nodrošināta arī par to pašu Latvijas iedzīvotāju naudu, ir nodrošināta iespēja nopirkt elektroenerģiju par cenu, kura ir zemākā nekā objektīvas elektroenerģijas ražošanas pašizmaksas. Tad mums faktiski sanāk tāda situācija, kur cilvēki, nodokļu maksātāji, maksā paši sev par iespēju nopirkt kaut ko elektroenerģiju par cenu, kurā ir zemāka nekā ražošanas pašizmaksas.
Tad tas nav gluži loģiski kaut ko tādu darīt, faktiski pārlikt naudu no viena kabatas uz otru. Tad turpmāk šī iespēja, mēs subsidēsim elektroenerģiju tikai trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem. Jā, bet, piemēram, es arī īsti neizprotu to lietu, ka tirgus liberalizācija un brīvā tirgus atvēršana, vai tas būtībā tomēr nav cieši saistīts? Jūs viņus tā kā bišķi nodalījāt, bet tai pašā laikā jūs arī teicāt, ka cenas nebūs tās lētākās, tā kā izklausījās. Tuvākajā laikā nē. Tas, kas notiek lielajā bildē, ir faktiski kopīga Eiropas elektroenerģijas tirgus veidošana. Kāpēc mēs to darām? Līdz ar to mēs arī investējam starpsavienojumus ar citām valstīm, kā pirmkārt Igaunija, Lietuva, Ziemeļvalstīm, kur mums tas galvenais ieguvums ilgtermiņā ir, piemēram, iespēja piekļūt pie samērā lētām elektroenerģijas Ziemeļvalstis, kur ir diezgan daudz hidroresursu. Piemēram, šobrīd Igaunijā elektroenerģijas cena ir ievērojami zemāka par kādiem 20% nekā tā ir Latvijā. Tas galvenais iemesls ir viņu starpsavienojums ar Ziemeļvalstīm. Mums, diemžēl, mēs nevaram piekļūt pie šīs elektroenerģijas, jo mūsu starpsavienojumi ar Igauniju ir samērā vāji, vēl no padomju laikiem, kur jau uzkrājas visas tehniskas problēmas. Bet, lai tur piekļūtu, mums ir nepieciešami starpsavienojumi. Priekšnosacījums starpsavienojumam ir šis vienots elektroenerģijas tirgus. Līdz ar to viss tā saucamā atvēršana un liberalizācija. Diemžēl tā praktiska problēma ir tāda, ka saskaņā ar iepriekš noslēgtam vienošanām, kuras parakstījis arī mūsu valsts premjeras savulaik, šī atvēršana kā tāda notiks pat ne drusni, bet dažus gadus pirms tiks uzbūvēti šie starpsavienojumi kā tādi. Jā, bet jau kādu laiku pirms sākām runāt par elektroenerģijas tirgus atvēršanu, bija tāda doma, ka varētu pirkt elektroenerģiju tieši no Igaunijas un ka to labprāt izmantotu pierobežas iedzīvotāji. Tas ir reāli, ka to varēs izmantot bez tiem starpsavienojumiem tieši pierobežas iedzīvotāji? Es baidos, ka tomēr es negribētu nevienam radīt nekādas pārmērīgas, nepamatotas ekspektācijas. Iespēja nopirkt elektroenerģiju no Igaunijas, un pat varbūt ne tik daudz no Igaunijas, kur Igaunija arī to iespējas nopirkt no Ziemeļvalstīm, ir tomēr atkarīga no starpsavienojumu, vispār kapacitātes caurspējas. Un tā šobrīd ir ļoti zema. Tāpēc dažreiz pat veidojas ļoti lielas cenu atšķirības starp Latviju un Igauniju. Tad vēlreiz, lielajā bildē jau pēc dažiem gadiem, es domāju, ka pēc 2 gadiem situācija varētu būtiski uzlaboties, ka tā kā mēs investējam līdzekļus starpsavienojumu celtniecībā, mēs varēsim piekļūt pie šīs lētākas elektroenerģijas. Bet šobrīd vienīgi iespējama konkurence ir iespējama tikai mazumtirdzniecības uzcenējuma segmenta, kur, protams, veidoja ļoti niecīgu daļu no kopējā elektroenerģijas cenas. Jā, vai ekonomikas ministrijas speciālisti arī varbūt vērtē to saspringto situāciju, kāda tagad veidojas Eiropas Savienībai ar Krieviju, un vai domā par tādiem papildus variantiem, kas notiks, ja to elektroenerģijas tirgu spēcīgi varbūt ietekmēs arī saistība ar Krieviju? Mēs, protams, ka nepārtraukti vērtējam šo situāciju un kā šī situācija attīstās. Ja mēs runājam par elektroenerģiju kā tādu, tad es varu vienu pateikt diezgan droši, ka, lai kas notiktu, elektroenerģija mums būs. Tas arī svarīgi. Mums ir, bet, protams, ka tas jautājums ir par kādu cenu. Jo mums faktiski ir 2 ražošanas jaudas. Viena ir hidroelektroenerģija, kura ir pilnā kapacitāte darbojas pavasara laiku, tad, kad nāk šis ūdens no tās pašas Baltkrievijas, un otrais ir teci. Teci strādā koģenerācijas režīmā. Tā izēviela ir gāze, protams, kura mums tomēr varētu nākt no tā paša Inčkalna, lai kas notiktu. Bet
bet tās izmaksas varbūt nav tas konkurētspējīgais īpaši vasaras laika. Tāpēc nepieciešamības gadījumā mēs elektroenerģiju, faktiski visu, kura mums ir vajadzīga, mēs varam to saražot, bet, protams, ka jautājums ir par cenu. Jā, galvenais, ka nepārtrūks šī elektroenerģijas padeve Latvijai, bet tā kā dzirdējām, ka varam būt droši, bet man saka, ka mēs esam savienojušies ar Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētāju Andri Siliņu. Labdien, Siliņkungs! Labdien! Mēs studijā tātad runājam par elektroenerģijas tirgu un par kompensācijām. Tūlīt sāksim plašāk runāt. Vai pensionāri uztraukušies ir par tieši kādu sadaļu vairāk? Mēs esam uztraukušies par to, ka absolūti lielākajam vairumam pensionāru tomēr nekādas kompensācijas nepienāksies, kas faktiski nozīmē, ka pensionāru dzīves līmenis draud pazemināties. Tas ir ļoti būtisks iemesls. Kāpēc pensionāriem nepienāksies atlaides? Tikai tādēļ, ka ir paredzēts, ka tikai maznodrošinātajiem, pie kādiem, protams, nepieder visi pensionāri, bet ja mēs atceramies, ka aptuveni 70% pensionāru ienākumi ir zemāki par vēl nesen rēķināto iztikas minimumu, tad, protams, tur parādās diezgan nopietna starpība. Tie būs pensionāri, kuri sastapsies ar nopietnām grūtībām, maksājot pēc jauniem tarifiem. Jā, labi, mēs varbūt mēģināsim arī uz šo jautājumu atbildēt, kā tas izskatās, ka tiešām varbūt pensionāri nonāks smagā situācijā, ja viņiem nebūs palīdzība no valsts. Jā, pensionāriem pirmā kārta ir palīdzība no valsts, un tā galvenā palīdzība, protams, ka to sauc par pensiju, ko pensionāri saņem. Šis varbūt nav gluži pilnībā mans lauciņš, tas ir labklājības jomā. Jūs jau kaut ko zinat vairāk par šo lietu. Es daru savu darbu ar to, kā saskaņā ar iepriekš noslēgtām vienošanām, jānotiek tā elektroenerģijas tirgus liberalizācija, kurš nav gluži savietojams ar to tā saucamā starta tarifu. Pēc tam valstī ir kopēja labklājības politika, kur ir cilvēku kategorijas, kuri ir kvalificēti saņemt sociālu atbalstu. Tas cilvēku kategorijas ir trūcīgie iedzīvotāji un maznodrošināti iedzīvotāji. Šo statusu piešķir pašvaldības. Līdz ar to mēs, protams, ka varam strādāt tikai tās sistēmas ietveros, kura ir tas labklājības vispār pabalstu politika valstī. Tad pensionāriem arī, īpaši tiem, kuriem tas ienākumu līmenis ir stipri zems, ir iespēja pieteikties, dabūt šo trūcīga vai maznodrošināta iedzīvotāja statusu un līdz ar to dabūt tās tiesības uz starta tarifu. Jā, bet, teiksim, tiem, kuri ir maznodrošināti un trūcīgi, tiem pats par sevi, vai tāda statistika arī ir, cik daudziem cilvēkiem pienāksies varbūt šie pabalsti papildus? Šo statusu piešķir pašvaldības. Tad mums tiks izveidots mehānisms, kur pēc būtības visiem tiem, kam ir šis trūcīgo vai maznodrošināts status, pašvaldības nodos informāciju Latvenergo, un Latvenergo vismaz nākamajā gada viņiem nodrošinās šo iespēju saņemt šo starta tarifu. 16. gada tas var būt cits tirgotājs, kurš tiks izvēlēts konkursa kārtībā. Bet, protams, ka pašam Latvenergo nenodarbojas ar sociālo pabalstu politiku. Latvenergo var tikai saņemt šo informāciju no tām iestādēm, tas ir no pašvaldībām, kuras piešķir statusu kā tādu. Un var šo statusu piešķirt arī pensionāriem. Tad, tas ir jau pašvaldību sociāla politika. Jā, bet vai šajā, teiksim, trūcīgo un maznodrošināto atbalsta programmā, tad, kad tiks atvērts elektroenerģijas tirgus, pašvaldība arī saviem pašiem cilvēkiem var palīdzēt ar pabalstiem, vai to tikai darīs valsts? Kā tas, ko valsts un ko pašvaldības? Te mums arī bija dažas diskusijas par to, cik lielā mērā to darīs pašvaldības, cik lielā mērā ko valsts. Vispār mums tā labklājības es varbūt runu negluži par savu tēmu, bet par kolēģa Ulda Auguļa lauciņu, bet tā labklājības politika, sociālo pabalstu politika mums ir tāda, ka to sociālos pabalstus administrē pašvaldības. Tāpēc tas sākotnējais piedāvātais risinājums, viens no risinājumiem bija
arī piešķirt finansējumu no valsts puses, šo kompensāciju arī pašvaldībam vai pašvaldības dzīvokļu pabalstu ietveros varētu šo naudu nodot arī turpmāk trūcīgiem un mazdrošinātiem iedzīvotājiem. Nu, pašvaldības gluži nepiekrita šim risinājumam, tāpēc mums ir drusku cita sistēma, kur šis starta tarifs tiks saglabāts arī tiem cilvēkiem, kas ir trūcīgie un mazdrošināti, bet par kuriem tomēr lēmumus pieņem arī tās pašas pašvaldības. Ja mēs paskatāmies uz elektroenerģijas platformu kopumā, tad tajā noteikti sadaļa ir arī atjaunojamās enerģijas pielietojamībai. Kā mums iet šajā sektorā? Cik daudz uzņēmēji, teiksim, ir pievērsušies atjaunojamai varbūt enerģijai vai kādu atbalstu valsts sniedz šim sektoram? Jā. Te mums faktiski tas saucamais obligāts iepirkuma komponents, un tas ir viens komponents, kura dēļ arī notiek, ir palielinājusies elektroenerģijas cena. Apmēram sadalās tā, ka 1/3 veido atjaunojama elektroenerģija, un 2/3 ir no tā saucamās koģenerācijas. Tas faktiski attiecas to iepriekš uzdot jautājumu par to, kāpēc mēs varam būt droši, ka pat ja Krievija, pieņemsim, vairs nepardos mums nekādu elektroenerģiju, kāpēc mēs varam būt droši, ka mums tā elektroenerģija būs. Un šī atbilde ir, mēs varam būt droši, tāpēc, ka mums ir teci. Un tas daļa atbalsta teciem ir arī daļa no šīs koģenerācijas. Tas ir 2/3 šobrīd no UIK. Attiecībā uz atjaunojumu elektroenerģiju, tur ir gan vēja enerģija, hidroelektrostācijas, varbūt ne tik daudz saules. Tagad mums tā laika apstākļi varbūt tā, ka mēs pārskatīsim savu attieksmi attiecībā uz sauli. Tur tas faktiski darbojas tā, ka valsts nodrošina iespēju pat garantē iepirkumu, ka var iepirkt šo elektroenerģiju parasti tas ir kāds dubult tarifs nekā parasti. Bet pēc tam, protams, ka šis sloks tiek uzlikts uz pārējo elektroenerģijas patērētāju plečiem. Tāpēc tas īpaši rada problēmas nozarei, jo tas faktiski notiek elektroenerģijas resursu sadardzinājums, kur pēdējie spilgtie gadījumi, kur mēs redzam, ka tas problēmas ir, protams, ka Liepājas metalurgs pirmajā kārtā, kuru konkurētspējas problēmas ir ļoti lielā mērā saistītas arī ar elektroenerģijas politiku, ar šo UIK. Arī mēs redzam diezgan līdzīgas problēmas ar Valmieras stikla šķidru, ar Cemeksu. Tieši tāpēc mēs esam tikko piedāvājuši risinājumu, kā piešķirt atlaides, kā atbrīvot tos uzņēmumus, kura konkurētspēja ir visvairāk atkarīga no elektroenerģijas cenām, kā šos uzņēmumus atbrīvot no šīs atjaunojamās elektroenerģijas subsidēšanas kā tādas. Ja mēs runājam par atjaunojumiem energoresursiem, vai Eiropas līdzfinansējums vai atbalsts ir jūtams Latvijā šajā jomā? Ja mēs runājam par tiešām subsīdiem, un tas ir par iepirkšanu ar dubultu tarifu, tad tas, protams, to dara Latvijas ne nodokļu maksātāji gluži, bet elektroenerģijas patērētāji par savu naudu. No Eiropas Savienības tas atbalsts vairāk būtu, ja tur, kur bija palīdzība, kādu iegādāties kādas iekārtas. Tīpaši tas bija, ja es nemaldos, attiecību uz hidroelektrostācijām un biogāzi. Jā, bet runājot par obligātās iepirkuma komponentes atlaižu politiku, tas skar tikai lielos uzņēmumus. Latvijā tas varētu skart. Un kā mēs izskatāmies šajā jomā salīdzinājumā, piemēram, ar Vāciju, varbūt ar Lietuvu? Te varbūt paņemšu konkrētu piemēru Liepājas metalurgu, tā lai vislabāk būtu maksimāli skaidrs. Liepājas metalurgs, protams, kā konkurē globāli, jo savu produkciju pārsvarā eksportē uz citām valstīm. Tie konkurenti, kura šobrīd ir koncentrēta metalurģija, ir piemēram tādas valstis kā Ķīna. Apmēram kāda pusi no metalurģijas nozares ir Ķīna. Vistuvākais konkurents mums ir Baltkrievija. Tad vai Ķīna un Baltkrievija nav subsidējamas atjaunojamas elektroenerģijas, koģenerācijas un tā tālāk. Līdz ar to elektroenerģijas cenas ir stipri zemākas.
iespējams pat par kādiem 40 apmēram procentiem varētu būt zemākas nekā Latvijā. Tad šādos uzņēmumus kā Liepājas Metalurgs, kurā izmaksas, kuras ir saistītas ar energoresursiem, varētu veidot līdz pat kādiem 40% no operacionālām izmaksām, tā varētu būt diezgan liela problēma attiecībā uz uzņēmuma konkurētspēju. Līdz ar to mums tā izšķiršanās ir diezgan vienkārša. Piemēram, attiecībā uz Liepājas Metalurgu, kur šobrīd mēs runājam par to, ka vairāk nekā 1000 cilvēku varētu atrast sev darba vietas, ja šis uzņēmums atjaunos savu ražošanu. Ja neatjaunos, tad vairāk nekā 1000 darbinieku paliks bez darba, viņi nemaksās nodokļus, viņi nemaksās sociālās apdrošināšanas nodokļus, no tā viņi netiks maksātas pensijas arī pensionāriem. Mēs esam saskaitījuši, piemēram, ka 1000 ražošanā strādājuši cilvēku nodrošinās pensijas apmēram kādiem drusku mazāk nekā 800 pensionāriem. Tātad, tā ir tā faktiski izšķiršanās. Vai nu mēs veidojam tādu energoresursu politiku, kuru šis Liepājas Metalurgs spēs konkurēt ar tādām valstīm kā Ķīna un Baltkrievija un tā tālāk, kur elektroenerģijas cenas ir stipri zemākas, jo nav atjaunojuma un koģenerācijas subsidēšanas. Vai nu mēs sākam, ka šādi uzņēmumi Latvijā nevarēs strādāt, jo mums tā elektroenerģijas cenu politika nav labvēlīga. Es tomēr uzskatu, ka šādiem uzņēmumiem Latvijā ir vieta un ka šādi uzņēmumi kā Liepājas Metalurgs, kā Valmieras stikla šķidrā, kā Cemex un citi, ka tie uzņēmumi tomēr var veiksmīgi strādāt, darboties Latvijā. Jā, jūs sarunas sākumā pieminējāt kā vienu no tādiem pozitīvi un ar labiem rezultātiem, teiksim, pilnveidotu darbu, kā inkubātoru attīstību. Kāda ir šī? Attīstās jauni rodas vai veci attīstās jau agrāk dibinātie? Faktiski tie inkubātori ir sistēma, kur mēs konkursa kārtībā deleģējam, piešķiram finansējumu tiem operatoriem, kuri saka, ka, lūk, mēs paņemsim savu inkubātoru, kādu, piemēram, pieņemsim 100 jaunus cilvēkus ar idejām, un mēs viņus, teiksim, izglītosim un viņiem palīdzēsim nonākt līdz kādam konkrētam produktam, izveidot jaunu konkrētu uzņēmumu. Un tad pēc tam mēs, protams, skatāmies uz to, kādi ir tie rezultāti. Tie rezultāti ir dažādi un cenšamies arī pilnveidot šo sistēmu. Jā, jūs bieži dodaties vizītēs uz reģioniem? Cenšos pietiekami bieži. Pirms apmēram dažām nedēļām es biju, piemēram, Liepājā, kur arī apmeklēju gan Liepājas Metalurgu. Tikai pirms nedēļas apmēram es biju Koknes. Tad cenšos to darīt tik bieži, cik var. Es šo jautājumu uzdevu tikai tādēļ, lai pajautātu, ko iedzīvotāji jums jautā, kas viņus satrauc ekonomikas frontē. Numur viens jautājums, es teiktu, ir par attiecību uz elektroenerģijas pieslēgumu politiku. Jo šobrīd un jau vairākus gadus tā politika, diemžēl, neīpaši palīdz uzņēmēju darbībai. Jo apmēram tā politika izskatās šādi. Ja kāds uzņēmējs vai investors vēlas izveidot kādu jaunu ražošanu, tad viņam pašam no saviem līdzekļiem vajag maksāt par šo elektroenerģijas pieslēgumu, par jaunu infrastruktūru. Infrastruktūra pēc tam piederēs sadales tīkliem. Tas ir Latvenergo meitas uzņēmums. Un uzņēmējs no sava kabata faktiski samaksās par šo pieslēgumu, un tie uzņēmēji, kas būs varbūt nākamais, 2., 3. un 4., viņi atnāks, kur viņam šis pieslēgums jau būs izveidots un apmaksāts, un šis pirmais uzņēmējs to apmaksās. Tas, protams, ka neveido motivāciju nevienam kļūst par šo pirmo uzņēmēju. Visi, protams, ka gribētu kļūst par 2., 3. vai 4. vai no tā. Un tas ir diezgan nopietns šķērslis, manuprāt, arī reģionu attīstībai, jo tā jauna ražošana bieži vien veidojas nevienmēr tur, kur šie pieslēgumi vēsturiski ir bijuši. Tāpēc šo politiku, manuprāt, Latvenergo būs jāpārskata. Jā, un jūs to rosināsiet darīt, vai jūs jau esat to pārunājuši ar Latvenergo? Mēs par to jau daļai bijām runājuši un runāsim vēl, ka, manuprāt, Latvenergo vajadzētu aktīvāk pievērsties reģionālas uzņēmēju darbības veicināšanai. Jā, un minūtes laikā mēs varam uzzināt, kas ir ekonomikas ministra, teiksim, darba kārtībā šobrīd numur 1. Numur 1 viennozīmīgi ir
profesionālās izglītības veicināšanā, konkrēti runājot par tā saucamā Vācijas modeli duālas izglītības veicināšanā, kura, manuprāt, ir tikai iespējama, ja mēs sāksim piešķirt nodokļu atlaides tiem uzņēmumiem, kas piedāvā prakses vietas tiem jauniešiem, kas mācās tajās profeskolas. Jo tikai šādi mēs varēsim nodrošināt maksimālu sasaisti starp ekonomikas reālu sektoru un starp to, kas notiek tajās profeskolas. Jā, saku paldies par sarunu, paldies par atnākšanu pie mums uz raidījumu un par duālās izglītības sistēmu. Mēs runāsim ar vien tuvāk nākot jau jaunajam mācību gadam. Biežāk runāsim. Paldies sirsnīgs par ieskatu mūsu tautas saimniecībā. Un paldies visiem, kas skatījās, un paldies par atsūtītajiem jautājumiem. Visu labu pagaidām!